goda bīskaps Jānis runāja par to, ar naudu mēs te beidzām ar ziedojumiem. Un es jums gribu kaut ko parādīt, ko es noskatījos, ko es redzēju. Mums ir jādzīvo Dieva straumē. Dievs teica, ka viņš dos vairāk, nekā mums ir vajadzīgs. Tas nenozīmē, ka mēs kļūsim tādi, tikai dūšīgāki un resnāki, un ka mums būs tikai lielāki īpašumi. Labklājības mācītāji, kaut arī daļa ir patiesības, tur, ko viņi māca, ir šo mācību daļai izkropļojuši. Dievs mums uztic finanses tad, kad mēs šīs finanses laižam projām no sevis. Un es jums parādīšu, es gribu parādīt, kas ir Dieva straume. Es gribētu kādus 2 vīrus, ka viņi pieceļās, bet tādu, kuriem aizmugurē šeit ir kabatiņa. Šeit viksēs kabatiņa. Varat iznākt? Kā 2? Jums ir? Tev ir? Un kāds vēl pirms viņa? Stāv šādi. Nostājies šādi. Agri, lūdzu, tev tur ir kabata? Tev ir? Nu tā man nemaz nav bail, jā. Straume ir kaut kas tāds, jūs zinat, kas ir upes straume. Kad upes straume, kad viņa apstājās, viņa ir mirusi, viņa kļūst par pēļķi, straume, dzīvot straumē. Mēs varam dzīvot arī finansiālā straumē. Ko tas nozīmē? Kad es redzu vajadzību, kad es redzu, ka manam brālim ir vajadzība, mēs bieži stundām, uzlūkojiet kādu, kad ir vajadzība, vai Dievs man liek viņam palīdzēt tajā vajadzībā vai neliek, un mēs esam, nav jau tā, ka vienmēr nav jālūdz, bet bieži vien tas, ka tev Dievs parāda vajadzību, tā jau ir viņa balss, ka tev ir, tu vari šo vajadzību piepildīt, tev ir jāpiepilda. Un es redzu vajadzību. Viņam nav telefons. Tev nav tagad telefons. Tu vienkārši neredz, ka es to redzu, ka tavu kabata ir tukša. Ja? Un es tavā kabatā, paņemīlietis pats, es tavā kabatā ielieku savu mobilo telefonu, jo es redzu, es atdodu šajā straumē. Ja? Jo es redzu tavu vajadzību. Tu redzi, Agrim arī tur nekā nav. Un tev ir, un tu vari dot tālāk. Tā šī straume, mīļie, plūst. Un tā viņa piepilda. Un tā viņa piepilda visas mūsu vajadzības. Un tas ir par naudu un par ziedošanu. Jūs, paldies, jūs varat apsēsties. Jā, gan jau dabūšu. Agrs godīgs vīrs. Viņš tagad izpētīs, kas tajā telefonā ir. Tā, Dievs grib, lai šī straume plūst. Un kad mēs ļaujamies šai straumei, kad svētais gars mūs pamudina, tad šī straume nekad neizsīkst. Un Dievs ir aiz katra, viņš redz, kā piepildīt visas manas vajadzības. Tad, kad mēs iemācīsimies rīkoties ar naudu, tad viņš mums dos šīs finanses. Viņš dod, paldies Dievam, es ticu, ka mēs esam iemācījušies, bet paklausot Dievam un dodot Dieva valstības darbā, mēs nekad nabagāki nepaliksim. Ja bagātība bibliskā izpratnē ir, ne ka tev 1000 ganāmpulku pieder, bet ka tev ir vairāk nekā tev ir vajadzīgs. Mums katram ir vairāk nekā vajadzīgs, vai ne? Mums nav tikai viena krūzīte mājās un viena karotīte. Un man nav tikai viena kleita mājās. Ir vairāk nekā vajadzīgs. Mums ir ko dot. Tā ir Dieva straume. Un Dievs grib, lai mēs šajā straumē dzīvojam. Tad plūdīs. Es ticu, ja mēs dodam evaņģelizācijā, mēs nabagāki nepaliksim. Es nerunāšu šodien par ziedošanu, bet kad tas kungs runāja man, ko nozīmē pilns desmitais ar pirmiem augļiem. Man bija sākumā, tas ir daudz, kad es sāku ticībā to darīt. Esmu sākus piedzīvot pamazām Dieva svētības lielākas.
Bet bez ticības nevar Dievam patikt. Mums ir jāsavieno šis vārds ar ticību. Ne piespiedu kārtā, bet labprātīgi. Ka tu sāc ticēt, ka kungs ir tavs apgādnieks, bet kungs grib, lai mēs dzīvojam šajā straumē. Jānis, godbīskaps Jānis pieminēja Pekleru. Caur viņu rokām gāja 1000. Viņš uzcēla, jūs, kas sekojat līdzi, jo viņš uzcēla lūgšanu namu Pēterburgā, Maskavā, Rīgā. Tad, kad viņš nomira, viņa bankas kontā bija daži dolāri. Viņš zināja, ko nozīmē dzīvot Dieva straumē. Pietika. Viņš ieradās šajās pilsētās, un es to lasot domāju, viens jauns vīrietis, jauneklis, 25 gadi Pēterburgā, nevienu nepazītams. Un viņš lūdz Dievs, dod man Krieviju. Dievs deva. Es ticu, ka viņš nebija kaut kāds īpašs Dievu mīlulis, viņš dzīvoja no ticības. Tas ir tas, ko Dievs mums grib šodien mācīt. Un vēl šī lūkšana sapulce. Un es sēdot, Jānis man uzvedināja uz šīs grāmatas domām, kad viņš bija Amerikā, man liekas, pie mācītāja Smita. Tad kādu grupu viņi teica, ievedīsim un parādīsim, kur siltums rodās. Siltuma ģenerators ražo, ja bez kaut ko, siltumu ražo. Un viņi domāja, kaut kāds iekārts viņiem rādīs tajā telpā, kā tā lielā draudzes ēka tiek apsildīta. Ko viņi tur ieraudzīja? Apmēram 50 vecājus, kas lūdz Dievu, kas radīja šo atmosfēru, kas palīdzēja, kas nepalīdzēja, bet kas bija priekšnoteikums tam, lai svētais gars varētu darboties šajos dievkalpojumos. Vai tas ir kaut kas neiespējams mums? Nē, tas nav nekas neiespējams. Es šodien runāšu, man jāskatās pulkstens, līdz cikiem es varu runāt. Ko lūdzu? Līdz rītam, nē? Labi. Es saīsināšu, ja ievilkšu. Nezinu. Iepūst dzīvību sausos kaulos. Es esmu kristiete vairāk kā 30 gadus. Esmu piedzīvojis svētā gara kristību, un tomēr man jāatzīstās. Dažkārt un daudzkārt es jūtos kā savs kauli. Kurš saprot, par ko es runāju? Mēs jūtamies tā. Un dažkārt mēs sakām, kad esam noguruši, jūtos tā, ka dzīves mironis, knapi var savus kājas pavilkt. Mēs dažkārt tā jūtamies, ja, kā sausi kauli. Ecihēls 37. nodaļa, ja. Šī ir nodaļa par sausiem kauliem, bet es šo nodaļu gribu šajā vakarā nosaukt par svētā gara nodaļu. Iziesim šai nodaļai mazliet cauri. Es zinu, tad, kad es runāju vārdu, es varbūt nespēju jūs iedvesmot tā. Ir katram savu dāvanu, bet mēs iziesim pa vārdu no diezgan daudz vārda. Bet pirms tam vēl. Bīskaps Jānis nevar tev vienmēr tā kā pielikt to vārdu goda bīskaps, 2 bīskapi. Bīskaps Jānis un bīskaps Modris runāja par suni, ja, ko baro. Dievs runā uz mums, ja mēs esam atvērti, ja mums šeit dzīvo svētais gars un mēs esam jūtīgi ar šīm svētā gara antenām, tad Dievs uz mums runā dažādos veidos, ja mēs esam gatavi dzirdēt. Viņš runā caur vārdu, viņš runā caur atklāsmēm, tas viss, ko Bībele saka, bet viņš runā daudzkārt caur tavu sievu. Dievs runā caur tavu sievu, runā dažkārt, runā agri, runā. Dievs runā caur vīru,
Dievs runā caur mācītāju. Dievs runā caur dziesmu, ko tu dzirdi kristīgajā radio, piemēram. Man ir liecības bijušas. Dievs runā, un es tajā brīdī nokrīt ceļos. Dievs runā caur raidījumiem kādu vienu pateikt teikumu. Dievs ir uz mani runājis kādus 3 gadus atpakaļ. Ziemassvētku laikā es devos uz darbu un pacēlu savus acis augšā, un kādā dzīvoklī bija izgaismot kāda figūra. Ziemassvētku laikā tiek izgaismotas figūras. Es jums nestāstīšu, tie nebija zvēriņi, tie nebija zaķīši, bet tā bija kāda figūra. Un Dievs uz mani runāja caur to, ko viņš darīs manā nākotnē. Man vēl šodien tas nav, tā kā es tajā vēl neesmu iegājis, bet es zinu, ka Dievs runā dažādos veidos. Āmen. Āmen. Mums ir jābūt uzmanīgiem. Mums ir jābūt tā kā ar antenām atvērtam svētajam garam. Jānis runāja par suni, par suņu barošanu, bija tā, ja? Jā, lai jums par stiprinājumu. Dievs arī caur šādu gadījumu pagājušā nedēļā uz mani runāja. Es izgāju no savām mājām, devos uz darbu no rīta, un tāds ielociņš, kur es eju, man nāk, es jau redzu, gaiši bija vīrietis ar lielu suni man nāk pretī. Un tas suns ir lielā posmainā pavadā. Viņš ir lielā posmainā pavadā. Un es saprotu, ka es varu droši doties garām tam sunim, jo viņš kādu posmu tā kā pievelk to pavadu. Un es tā diezgan tuvu biju tam sunim. Bet viņš nebija pietiekami pavilcis to suni. Un tas suns bija nenormāli nikns. Es teikšu, velns. Viņš man tā, viņš tā parāvās un tā bija gar mani. Un es viņu redzēju, bet es saprotu, es sabijos ārkārtīgi. Dievs uz mani pēc tam runāja. Sātans. Varbūt tavā dzīvē ir Sātans. Un viņš ir tik tuvu tev. Un viņš ir tik tuvu. Un tu sabīsties no viņa, ka viņš tev iekodīs. Un Dievs uz mani runāja. Viņš ir manā pavadā. Viņš ir manā pavadā. Es nezinu, vai es drīkst jums teikt, bet Sātans ir Dieva pakalpiņš. Ja? Sātans, viņam ir vara nodot pār šo zemi, un tomēr, ja grāmata mums saka to, parāda to, ka viņš tev nevar iekūst bez Dieva ziņas. Viņš nevar, viņš ir Dieva pavadā. Un cik Dievs atļaus šo pavadu palaist, tik viņš tuvu tev nonāks. Un ja Dievam ir mērķis šo pavadu palaist tev tik tuvu, ka tu viņa elpu un viņa zobus jau jūti, tad Dievs tev grib mācīt, kā stāvēt pretī vēlnam, kā padodies Dievam un stāvēt vēlnam pretī un pieredzēt, ka viņš ne tikai atkāpjās no tevis, bet viņš bēgtiņ bēg. Vēlns bez Dieva atļaujas tavā dzīvē neko nevar izdarīt. Tev mats no galvas nenokrīt bez viņa ziņas. Tas bija tikai ievads. Aiziesim, atšķiriet, kam ir bībeles. Ecehēla 37. nodaļa. Sausi kauli, tā mēs saucam šo nodaļu. Bet patiesībā tā ir nodaļa par garu, par svēto garu. Šis gars, kas ir rakstīts 9. pantā, kad viņš teica, cilvēku bērns sludina dzīvības garam, tas ir tiešais tulkojums roh, svētais gars. Svētais gars. Ecehēls, palasīsim, jā? Tā kunga roka nāca pār mani, un tas kungs man garā aizved kādā ielejas vidū, kur bija pilns ar miroņu kauliem. Un viņš mani vadāja starp tiem pa klaujumu šurpu turpu, un to bija ļoti daudz, un tie bija pavisam izkaltuši. Manā bībelē rakstīts, tavējā arī. Un viņš man jautāja, cilvēka bērns,
vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi? Es atbildēju, kungs, mans Dievs, tu to zini. Saprātīga atbilde. Situācija bija tik neiedomājama, sakaltusi, ka Ecihēls atbild, kungs, tu to zini. Un tālāk. Tad viņš man pavēlēja, tas kungs, sludini šiem kauliem un saki tiem, jūs sakaltušie kauli, klausieties tā kunga vārdu. Tā saka Dievs, tas kungs šiem kauliem. Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi, jūs dabūsiet cīslas, miesu un ādu, un es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu, lai jūs topat atkal dzīvi un atzīstat, ka es esmu tas kungs. Tad es sludināju, kā man bija pavēlēts, un tur čirkstēja, kad es sludināju, un redz, tur kustējās, kauli sadevās kopā cits ar citu. Un, kad es apskatījos, es redzēju, ka tiem bija dzīslas un miesa un āda pārklāja, bet dzīvības gara viņos nebija. Kaut kas notika. Kauli sāka tā kā viens otru atpazīt, sadoties kopā, bet viņš redz, viņi kustējās, bet dzīvības gara tur iekšā nebija. Iedomājieties šo ainu, tā kā šausmu filmu, ja? Es neskatos šausmu filmas, bet varat iedomāties, ka jūs kādu rīt izējat ārā un redzētu kaudzi ar kauliem. Vienkārši nesakarīgi. Tur jau nebija nolikt, tur rokas, tur kājas, tur galvas, tur bija kaulu kaudze. Un tie sapulcējās kopā, bet starp tiem nav nekādas saistības. Garīgā nozīmē, tas kaut ko nozīmē. Patiesībā Ecihēla grāmatas 37. nodaļa, kā es saprotu, un kā tas kungs uz manu sirdi runājis, tā ir atklāsmes, tā kā vīzija, grāmata, vēstījums par šiem pēdējiem laikiem, par draudzi, mīļie. Garīgā nozīmē, mēs varam arī mazliet, es nerunāšu par Izraēlu, un tomēr apmēram pirms 50 gadiem, 48. gadā, Izraēla valsts nodibinājās. Viņi bija kā kauli, kas bija nesakarīgi, visi izkaisīti par visām 4 debesu pusēm, un neticēja daudzi. Kad Izraēlas valsts varētu nodibināties, un šie izskaisītie kauli, ka viņi var sapulcēties kopā, bet Dievs to izdarīja. Tas ir, tiešā veidā to es runāju par Izraēlu. Viņš sasauca no visiem zemes galiem, maz atkāpe. Man patīk mazliet vēsturiskas lietas, ka es zinu, un es kaut kādas vēsturiskas lietas arī līdzdalu jums. Es skatījos 700 pasaules brīnumi, iet tāds, par pirmo televīziju iet ceļojuma raidījums par Izrēlu. Tur ir daudz muļķības iekšā, pateikšu jums, ja kas skatījies ir. Tur ir lietas, okultas lietas, tur ir pilnīgi samaisīts daudz kas. Un tad viņi ciemojās pie viena zeltkaļa, ja nemaldos, pie Jemenas ebreja, kas ir emigrējis no Jemenas, neatceros, viņš teica, kurā paudzē zeltkalis. Un Jemena bija vienīgā tā izkaisītā ebreju kopa, kas saglabājusi bija ivritu. Un lūk, kādā vēsturiskā grāmatā es lasīju, ka 48. gadā, kad 48,000 Jemenas ebreju no kopienas, kas datēta ar ķēniņa Salamanu laikiem, sāk virzīties pāri tūkstnešu smiltīm uz Britu koloniju Adenu. Musulmaņu vajāti. Jemenā viņi bija musulmaņu vajāti. Viņi dzīvoja tajā laikā, feodālā laikmeta kopienā, nogriezt no modernās pasaules, nepazīstot ne automašīnas, ne arī visas tehniskās ierīces, kas jau pasaulē bija attīstījušās. Ebreju bērnus Jemenā, jaunākus par 13 gadiem, kuriem nebija tēva, viņus paņēma jemenieši,
ievietoja musulmaņu ģimenēs un audzināja kā musulmaņus. Es jums stāstu tādēļ, kāds bija šis stāvoklis, bija neiespējami. Cilvēcīgi neiespējami viņiem bija nokļūt savā zemē, ko Dievs viņiem bija devis. Bet pravietis 5. Mūzes grāmatā 32. nodaļā, es nevēršu vaļā, no 10. un 11. pantā bija pravietojis, ka viņi tā kā uz lielu sudraba putnu spārniem tiks atvest atpakaļ uz apsolīto zemi, pirms nāks Mesija. Un tas ir precīzi tas, kas notika. Un šo operāciju sauc par maģiskā paklāja operācija, kas notika no 1949. gada līdz 50. gadam. Anglijas karaliskie gaisa spēki pārveda Jemenas ebreju kopienu uz Izrēlu. Nemāk nosaukt to lidmašīnas nosaukumu. Tas mazliet papildinājums tam, ka Dievs ir uzticams mīļie. Viņš ir uzticams. Kāpēc es pieskāros ebreju tautai? Tāpēc, ka tie apsolījumi, kas saistās ar viņiem, Dievs steidz burtiski tos piepildīt. Tas man ir iedrošinājums, un jums arī iedrošinājums. Viss, kas ir rakstīts svētajos rakstos, ja arī pašlaik mums tas ir nesaprotams, arī attiecībā uz mums, tā ir patiesība. Ja Dievs tev dod savu vārdu, kādu vārdu no svētajiem rakstiem, tu uz viņu var balstīties, un tu vari savus kājas tur ielikt, kā patiesībā. Kā patiesībā. Kā patiesībā. Sausi kauli. Ecehēls redz fiziskus kaulus, bet, kā jau teica, pravietis redz laiku beigas par cilvēkiem, kas ir kā kauli. Patiesībā šo vārdu var tulkot kauli arī kā locekļi. Un kas mums bibliskā valodā saistās ar locekļiem? Kas mēs esam? Vienas miesas, kas Pāvils saka, mēs esam vienas miesas, kas locekļi. Ivritā šī saistība starp kauliem un locekļiem, tur ir saistība. Ja? Mēs esam vienas miesas kauli, kas ir it kā izkaisīti, kas izskais Sātans tā rīkojas. Ziniet, kādi pagānu tautām bija paraša, arī to jūs varbūt no vēstures zināt, kad viņi uzvarēja sakāvu kādu zemi un nogalināja cilvēkus, pagānu ticēja, savā veidā aizskap dzīvēja, ka viņi dzīvo aizskap dzīvi, tāpēc viņus apglabāja ar visiem zirgiem, ar visām mantām un tā tālāk un tā joprojām. Un ziniet, ko viņi darīja ar šiem nogalinātajiem? Viņi izmētāja par visu šo zemi. Tos kauliņus tur, galviņa tur, kājiņas tur, ja? lai nebūtu viņiem nekādas aizskapa dzīves, kauli. Ienaidnieks tā rīkojas. Ienaidnieks izsēja 4 zemes galos. Ja ienaidnieks sašķeļ brāļus, es tagad runāju garīgajā nozīmē, ja ienaidniekam izdodas mūs sašķelt, viņš izsūc no mums, ko? Viņš izsūc spēku. Ziniet, kāpēc ienaidniekam viņam ir tas aktuāli, viņš izsūc spēku, jo viņš baidās no kā? No armijas. Ja? Dievs pēdējā laikā, pēdējās dienās grib pacelt armiju, kristiešu armiju. Tāpēc bīsimies no tā, ka ienaidniekam izdodas sanaidot mūs savstarpēji. Tādā veidā viņš izsūc no mums arī šo dzīvības spēku. Un ivritā tas ir velns izsūc no mums garu, par ko es runāju, gars, svētais gars. Iedomājieties, ja mēs nevaram pēlpot kādu brīdi, ka mums iesit šeit pa saules spinumu, tad mēs esam veikti
Un ja mēs neelpojam kā draudze vairākus gadus vai gadsimtus, tad mēs kļūstam par sausiem kauliem. Ecihēls pravieto šajā 37. nodaļas 1. daļā par Dievu valstību bez gara. Lūk, bet tad mēs noejam tālāk, aizejam tālāk, ko kauli tur, paskatieties 7. nodaļā. Viņš čirkstēja, kustējās, tātad viņos bija kaut kāda dzīvība, kur jūs esat redzējuši, kā skeleti kustās bez dzīvības. Nav tāda lieta. Tātad kaut kāda dzīvība viņos bija. Miļie, arī draudzes var būt kā kauli. Vecāki cilvēki zina, ka noārdās tur, es nezinu tās, kā to sauc to vielu, kauli sāk čirkstēt, ja? Kauli sāk čirkstēt. Kad kauli, piemēram, plaukšķina tikai, ir dzirdama skaņa, vai ne? Ir dzirdama. Asa skaņa noteikti. Dažkārt mēs, kā draudzes, tādi esam. Mēs darbojamies, un mēs saprotam, ka mēs esam tikai kauli. Mēs izdodam skaņas, bet tas nav Dieva mērķis. Tālāk, citādi tālāk. Viņš nebūtu Ecihēlam pavēlējis sludina kam? Dzīvības garam. Vispār es pie šīs vietas apstājos un es domāju, kā cilvēks Ecihēls, Dievs viņam pavēla sludināt dzīvības garam. Izlasīsim. Jums nav garlaicīgi? Tad viņš man sacīja, cilvēku bērns sludina dzīvības garam, saki tam, tā saka tas kungs, nāc gars no 4 vējiem un apveš šos nokautos, ka tie kļūst dzīvi. Kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos. Tie tappa dzīvi un nostājās uz savām kājām varan liels pulks. Latviešu valodā man šajā bībelē ir rakstīts pulks. Citos tulkojumos, ja nemaldos krievu tulkojumos, ir rakstīts armija. Ja? Tad viņš sacīja, cilvēka bērns, šie kauli ir visi Izraēla nams. Redz, tie saka, mūsu kauli ir sakautuši, mūsu cerība ir zudusi. Mēs esam beigti. Un turpinājumā vēl citās valodās atrauti no saknēm. Tad es sludinu un saku tiem, tā saka Dievs, tas kungs redzi. Es atvēršu jūsu kapus un izvedīšu jūs manu tautu no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ Izraēla zemē. Tad jūs atzīsit, ka es esmu tas kungs, ja es veru vaļā jūsu kapus un vedu ārā no jūsu kapiem, jūs, mana tauta. Es likšu jūsos iet savam garam, svētajam garam, roh, ka jūs topat dzīvi. Un jūs aizvedīšu atpakaļ jūsu zemē, un jūs atzīsit, ka es tas kungs to apsolīju, un to arī izpildīju. Tā saka tas kungs. Un mums ir jāieraug šajā nodaļā atšķirība, ka viņš jau sludina viņam, bet dzīvības gara nebija tur, un tad viņš saka sludina dzīvības garam. Tas ir svētajam garam šeit ir domāts. Un tad, jo Dieva mērķis vienkārši nav atmodināt tikai kaulus, salikt viņus kopā, bet atslēga visam ir šis svētais gars, tā ir atslēga visam. Bet šeit es jums vēl kaut kādu sakarību gribu parādīt, kas notiek mūsu dzīvē. Mēs gribam būt derīgi, vai ne? Stipri tajā kungā. Mēs negribam būt Dievu priekšā vāji. Vai tā ir? Mēs gribam būt stipri, derīgi tam kungam. Bet šī nodaļa man parāda, lai kļūtu stiprs, vispirms ir jābūt vājam. Bet pirms mēs bijām vāji, mēs bijām tikai kauli. Mums ir jāapzinās, ja? Es esmu vājš. Varbūt es esmu tikai kauls. Es gribu uzreiz kļūt stiprs, būt piepildīts. Bet pirms tam šī nodaļa man parāda,
Man ir jāapzinās šis stāvoklis, šis savs stāvoklis. Jā, es esmu vasaras svētku ticīgā. Jā, es runāju, es lūdzu mēlēs, bet kungs, vai tas ir viss? Es esmu sev to jautājusi. Un mana lūgšana pēdējā laikā ir tāda. Kungs, piepildi mani pats ar sevi. Kungs, ir kaut kas vairāk. Ir kaut kas vairāk. Tiem vīriem un tām sievām bija kaut kas vairāk. Amen. Tur nav teikts, jūs dabūsiet, es jūs piepildīšu ar valodām. Tur ir teikts, jūs dabūsiet ko? Jūs dabūsiet spēku. Valodas, mīļie, ir līdzējoša zīme. Un es ar jums varu būt atklāta. Es pēdējā laikā domāju, kungs, kas tas ir? Jānis Kristītājs saka, viens nāk pēc manis. Es jūs kristīju ar šo kristību, ar grēknožēlas kristību, jā? Jā, mācītāji? Bet viens nāk pēc manis, ka mēs neesam cienīgs kurpju saites atraisīt. Jānis Kristītājs to saka, izredzēts vīrs, un viņš turpina, un viņš jūs kristīs ar svēto garu, un ar ko? Ar uguni, ar uguni, ar uguni. Es to runāju vienā mazā pulciņā, un man viens jauns kristietis, kas bija svēto garu piedzīvojis, man jautāja, ko tas nozīmē. Viņš staigāja ar tām liesmām visu laiku sev virs galvas. Mēs zinām, ka apustuļu darbā tas ir rakstīts. Uguns smēle nolaidās šeit un redzamā veidā. Nē, es nedomāju, ka viņi staigāja pa Jeruzalem un viņiem te deg uguns liesmiņas. Nē, es tā nedomāju. Uguns dega viņu kaulos. Viņi nevarēja citādi. Viņi nevarēja citādi kā kļūt par lieciniekiem. Es neesmu to piedzīvojusi. Es esmu to lasījusi Dievu vīru atsevišķās grāmatās, ka viņi ir lūguši kristī ar uguni. Es runāju ar bīskapu Jāni, un viņš man kaut ko pastāstīja no sava tēva, un es tam ticu. Es ticu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es esmu lasījusi, kur kristieši lūdz iekšā, un virs mājas jumta sāk degt un izsauc ugunsdzēsēji, kad atbrauc ugunsdzēsēji. Mīļie, tur nav ko dzēst, jo tās ir svētā gara liesmas, kuras parādās it kā fiziskā veidā. Lai kļūtu piepildītam, ir vispirms jāatzīst. Es esmu tikai kauli. Tu man esi savācis kopā. Es padomāju, tad, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu, nevis es tā domāju, es pārliecināt, es jums vēlāk Bībeles to parādīšu. Mēs esam izgājuši caur šīm glābšanas vārtīm, ko saka tādas autoritātes, kam es ticu. Templiem bija 2 vārti, ziemeļu un austrumu vārti. Kungs, Jēzus ir šie austrumu vārti, mēs izejam ciem austrumu vārtiem cauri, mēs ienākam šajā tempļa teritorijā, iekšā, tajā ārējā. Rufus Adžaboja, ziniet, par ko es runāju, mācītājs Rufus Adžaboja, kādā dievkalpojumā teica, ir pārāk daudz ārējā tempļa kristieši, kas paliek ārējā. Viņi ir tempļa, nevis ārpusē, vispār ārpusē šim tempļa, tam valnim, vai kā viņu labāk nosaukt, ja? Svētais gars jau tur vispār nemājoja. Viņš tikai iekšpusē mājoja. Tikai tur, aiz šī nožogojuma, ja tā var teikt. Tur bija svētais gars. Bet ko mēs darām? Kāda mēs esam? Es nesaku mēs šeit. Kristietība vispār. Vispār, kāda ir kristietība šodien? Mēs ciešam paši no tā. Mēs pieņemam Jēzu Kristu. Jā, viņš ir durvis. Nav citas durvis pie tēva. Mēs izejam caur šiem vārtiem, un mēs paliekam šajā ārējā pagalmā, mīļie. Ir vēl kaut kas cits. Dievs aicina dziļāk mūs. Dievs aicina mūs nodoties. Ir laiks atzīt,
Ir laiks atzīt. Es domāju, ka lielākā daļa no mums ir šeit, jo mēs saprotam. Mums kaut kā pietrūks, mēs gribam vairāk. Man vajag vairāk. Man vajag vairāk. Man vajag vairāk. Es gribu piedzīvot to, ko es neesmu piedzīvojusi. Ziniet, ko, mīļie? Es nedzenos, kopš šīs ilgas Dievs ieliek sirdī. Es vairs nedzenos pēc tiem brīnumiem tikai, ka es uzlieku rokas un cilvēku to dziedināt, vai viņi tiek atbrīvoti. Es zinu, ka tās ir līdzējošas zīmes, bet es zinu, ka ir kaut kas vairāk. Ir viņš pats. Ir viņš pats, ir Jēzus pats, un mana lūkšana ir, kungs, piepildi mani ar sev pašu. Es nezinu, cik teoloģiski pareizi es lūdzu šo lūkšanu, bet tāda ir mana lūkšana. Un es zinu, tad, kad tas notiks, tad viss šīs zīmes, par kurām mēs zanamies, man ir lielāka dziedināšanas kalpošana, tur notiek vairāk dziedināšanas. Tas būs pats par sevi saprotams. Tās būs līdzējošas zīmes, mīļie. Tā vienkārši notiks, jo nevarēs nenotikt. Templis. Jā, es jums teikšu. Es nedomāju šeit nevienu, bet es zinu, es esmu redzējusi, ka ir mācītāji, kur ir kauli kancelē, un visu viņu draudzes ir kauli. Kauli, tikai kauli, un ir tikai čirkstoņa, un ir tikai šī skaņa. Un mēs domājam, ka šī skaņa ir tikai, tā ir visa Dieva godība, bet tas vēl nav nekas. Tas nav Dieva nodoms. Dieva nodoms sludina dzīvības garam, lai tas ienāk, lai šis dzīvības gars paceļ armiju, kas stāvēs pretī elles vārtiem. Pirmā mūsu grāmata, 2. nodaļa, 7. pants. Tas ir 7. pants 6 dienās. Nē, 7. dienā atpūtās. 6. dienā, jā, radīt cilvēku. Viņš paņēma pīšļus, viņš rada cilvēku, un es atvēršu. Pirmā mūsu grāmata, 2. nodaļa, 7. pants. Un Dievs tas kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Tā cilvēks tap par dzīvu dvēseli. No zemes pīšļiem mūs ņēma kauli, no kurienes ir no zemes pīšļiem. Ja? Un viņš iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu. Bet tā dzīvības dvaša, šie vārdi, sludina dzīvības garam un dzīvības dvašu, ko viņš iepūt, ir divas atšķirīgas lietas. Īvritā, atkal. Un tas nozīmē ļoti saīsināti apsardzība. Tas nozīmē, viņš uztaisīja cilvēku, radīja no zemes pīšļiem, un viņš iedves ar savu muti dzīvību. Tā dzīvības dvaša burtiskā tulkojumā, ja es latviešu valodā tulkotu, būtu mutes dzīvība, kas dāvā apsardzību. Vai jūs saprotat mani? Apmēram, saprotat? Tas ir apmēram, ka kāds būtu iekritis baseinā, un jūs viņu izvelkt ārā, un viņam nav elpas vairāk. Ko mēs darām? Mākslīgo elpināšanu darām. Pieliekam savu muti pie viņa mutes un pūšam savu dvašu viņa plaušās. Un ja Dievs ir žēlīgs un ļauj tam notikt, tad šī dzīvības dvaša ienāk šajā cilvēkā un viņš turpina dzīvot. Tas ir tas vārds, kas ir lietots 2. mūzes grāmatā 7. nodaļā. Bet tas nav tas pats dzīvības gars, par ko Ecihēls runā savas nodaļas 37. nodaļā 9. pantā. Tas ir svētais gars. Svētais gars. Ir atšķirības starp eksistēšanu, vai ne, un pilnvērtīgu dzīvi. Un Jēzus ir teicis,
Es esmu nācis, lai jums būtu kas? Dzīvība un dzīvības pārpilnība. Es tāpēc esmu nācis. Mīļie, mums ir jāsāk ilgoties. Es ticu pārliecināt, ka tas nenotiek automātiski. Mums ir jāprasa, kungs, tu esi apsolījis, tu esi nācis, lai mums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Un tādēļ ir atšķirība būt glābtam un būt gara piepildītam. Ticat, neticat, atšķirat Apustuļu darbu grāmatu 19. nodaļu, kur ir rakstīts, kur Pāvils nonāk Efesā, un viņi bija glābti cilvēki. Un viņš Pāvils jautā, vai jūs svēto garu esat saņēmuši, kad jūs kļuvāt ticīgi? Un viņi saka, maniem vārdiem runājot, kas tas tāds ir. Mēs nezinām, kas tas ir. Un viņš uzliek viņiem rokas, un viņi kļūst svētā gara pilni, un tur ir rakstīts, un viņi sāk runāt valodās, jo tā bija zīme par svētā gara klātesamību un iemājošanu viņos. Mīļie, ir atšķirība būt vienkārši pestītam. Tas nav labs vārds vienkārši, tas ir daudz būt pestītam. Jūs jau esat iegājuši dzīvībā. Bet, mīļie, jūs varat palikt izgājuši par šiem vārtiem šitai ārējā pagalmā. Un ziniet, kas ir ārējā pagalmā? Kas tur bija? Jūs varētu uzzīmēt. Agri zina, modri zina, teoloģiju studējušie zina. Tur bija altāris, svara altāris. Kādās vietās rakstīts bronzas altāris. Nē, bronza ir 2 metāla sakausējums. Un viņš neizturēja to uguni, kas tur visu laiku dega. Tas bija vara altāris. Un kas tur bija uz vara altāra? Kam tur bija jābūt? Ziedojumam. Kāpēc es runāju par veco derību? Jūs sapratīsiet. Un tur bija altāris, un pēc tam tur bija trauks, mazgājamais trauks, ūdens, kur viņi nomazgāja savas rokas un kājas, priesteri. Jā? Un kas ir ūdens šodien? Tas ir Dieva vārds un altāris. Aiziesim mazliet. 3. Mūzes grāmata 6. nodaļa. 3. Mūzes grāmata 6. nodaļa. Vai jums nav garlaicīgi? Vai jūs saprotat? Es biju cietumā. Vairākas reizes biju centrāla cietumā, un es šiem vīriem, runājot par kādām citām lietām, ar vienu teicu, jūs man saprotat, nedomājot, ka viņi ir atpalikuši cilvēki. Bet man ir svarīgi, ka jūs man spējat sakot līdzi, ka jūs vispār, ka es nerunāju tik sarežģīti, es sevi vairāk pārbaudu nekā teiksim, jūs. Un man pēc tam šī kapelāna teica, kādās nākamās reizēs, Maija, lūdzu izsargies, nepras viņiem, vai jūs mani saprotiet. Jo viņi domā, ka, tu uz viņiem skaties, ka viņi ir, ja? Un es sev piespiedu, lai tā nejautātu. Bet vai es jūs vēdu tā, es pārbaudu sev, vai es jūs vēdu tā, ka jūs varat saprast, ko es jums gribu pateikt ar šo Dievu vārdu. Sestā nodaļa, 3. Mūzes grāmata, tas kungs runā uz Mūzu, pavēla Āronam un viņa dēliem un saki, šādi, lai ir dedzināma upuru likumīgā kārtība. Dedzināmām upuriem ir jādeg uz altāra uguns, kur visu nakti līdz pat rītam. Uz altāra uguns ar to tiek uzturēta. Un tad tur priesteris, lai uzvāk to un novelk to un tālāk, ja? Un 5. pants, bet ugunī uz altāra jāpaliek degotai, nav jāļauj izsist. Priesterim jādedzina ik rītus uz altāra malku. Un uz tās jāsakārto dedzināmais upurs un uz tā jāizdedzina pateicības upuru tauki, ugunī jādeg uz altāri pastāvīgi, lai tā nenodzīst. Tas ir iekšējais pagalms. Tas ir tas iekšējais pagalms, mīļie. Uz upuru vieta, var upuru vieta, kas atrodas iekšējā pagalmā.
Tur bija pastāvīgi jāuztur uguns. Tai vienmēr bija jādeg uz altāra, vienmēr bija kaut kas jānes upurim no rīta un vakarā. Un tieši no tā altāra ņēma pelnus, un tālāk pārējot mazliet Dievu slavu neparādījās, kamēr templis nebija pilns ar dūmiem. Kāpēc es to saku? Altārs. Kas ir? Ko Dievs jaunajā derībā runā par altāri? Vēstulē Romiešiem 12. nodaļā, 1. pantā ir rakstīts, lai mēs sevi kā brīvprātīgu upuri nododam uz Dieva altāra. Tas, lai ir mūsu kāds garīgais dievkalpojums. Tad altārs. Tāpēc Pāvils saka, es savu miesu, ko daru, katru dienu situ krustā. Šis upuris par mūsu grēkiem ir vienreiz par visiem reizēm piepildīts. Bet, ja tu gribi nonākt ļoti tuvu tā kunga tuvumā, tu izej caur Jēzu. Tur ir altārs. Tev sava dzīve ir jānoliek kā labprātīgs upuris. Esmu par to runājusi, ka toreiz tos dzīvnieciņus nokāva un tad lika uz altāra. Bet Dievs no mums prasa labprātīgi, labprātīgi, es tev esmu izpircis, noliec sevi uz altāra labprātīgi. Tad, kas ir mūsu dzīvē? Šis nākamais, šis ūdens, slacini sevi. Ar ko? Ar Dieva vārdu, jo Dieva vārds ir tas ūdens. Pēc tam nepaliec sēžot pie vissvētākās vietas kāpnēm. Ej tālāk, ej tālāk. Mēs esam aicināti par priesteriem, mēs esam augstpriesteri. Mēs tās saucamies pēc Bībeles, bet var būt atšķirība. Vai jūs gribat būt kā Mūzus, kas kāpa kalnā un redzēja un dzirdēja Dievu? Viņi visi bija aicināti kāpt kalnā. Viņi uzsūtīja mūsu. Dievs aicina mūs, ir jāaiziet šim nodošanā, šiem etapiem un jānonāk Dievu tuvumā. Es drīz beigšu. Pāri. Kas notika tad? Kad Izraels, kad viņiem vēl nebija templis Jeruzalemē, kad viņi vēl ceļoja uz savu apsolīto zemi, kas notika tad, kad viņiem bija jāpārvietojās, jo šī rakstu vieta saka, ka ugunī uz altāra bija jādeg pastāvīgi, tā nedrīkstēja tapt nodzēsta. Tad, kad viņiem bija savu nometni jāpārvietojās, apkārtējās tautas varēja domāt, altārim nav iespējams degt, līdz ar to Dieva tūms var aiziet. Viņi šīs ogles sabēr traukā, vāk virsū un pārvietojās. Tava dzīve dažkārt te var likties, es dēgu kādu laiku. Tā ar mums notiek jaunībā, tad, kad mēs atgriežamies. Un tad dažkārt mēs ieejam kādā rutīnā un mēs tā jūtamies, ka ir palikušas tikai ogles, kas varbūt tikai nedaudz skvēlo un ir tikai pelni. Bet es tev gribu stiprināt ar šo rakstu vietu. Iespējams, jā, tu esi un es esmu ogles. Un tā liekas, vai kaut kas var notikt, tad es tev gribu stiprināt. Viņi pārvietojās tuvāk Kanānas zemē. Iespējams, šādā veidā, caur šādu pazemību, ka tu saproti, tu esi tik atkarīgs no Dieva. Tevi Dievs pārvieto tuvāk tavam aicinājumam. Nonāk nākamā vietā, kad noņem šo vāku nost, ir gandrīz pelni. Ir tikai ogles. Mēs esam visi redzējuši, kāds ir ogles ugunskurā. Ko darīt? Ko darīja? Lai būtu liesma. Ko dara, kad ir ogles? Uzpūš viņām. Kad Dieva elpa, kad Dieva svētais kars iepūš atkal tavā dzīvē,
tad tu atkal aizdecies no jauna. Un tāds ir Dieva nodoms, bet ir viens noslēpums tajā visā. Kur skābeklis ir visvairāk? Šeit vai tur, ja ir ogles? Skābeklis visvairāk ir tuvāk zemē. Visvieglāk ogles ir uzpūst, kad viņas ir tuvāk zemē, viszemākā vietā. Tad, kad tu saproti, es degu, man bija, es biju nodevies, bet tagad, kungs, es jūtu, ka tur ir tikai ogles un varbūt pelni. Tad uzmeklē savus sausos kaulus. Varbūt tā ir tava lepnība. Varbūt tas pat var būt tavs briedums, ar ko tu esi sācis lepoties. Viszemākajā vietā, kad tu šādā stāvoklī pazemojies Dievu priekšā, viszemākajā vietā, tur ir visvairāk skābekļi. Tas ir pēc fizikas likumiem, nevis tur augšā. Kad Dievs uzpūš, tad liesīs tiek uzpūstas. Viszemākā vieta uz pasaules esot nāves jūra. Šodien Google apskatījos, cik tas ir mīnus 427 metri laikam zem jūras līmeņa. Tur esot visvairāk skābekļi. Tas vienkārši atkal zināšanām, ne? Garīgi tas neko. Es tev gribu iedrošināt. Es sevi un tevī gribu šajā vakarā izsaukt, mudināt. Es nevaru izsaukt. Es varu tevi likt domāt. Tev ir jāatzīst. Tev ir jāpārskat, jāinventarizē savu dzīvi, jāpārskata. Neizliecies, ja tu esi savu skauli. Neizliecies, ka tu esi dzīvs, kas var staigāt apkārt. Izvērtē sevi. Iztiesā. Dievs saka, lai mēs paši sevi iztiesājam, tad viņš mūs netiesās. Jā, tā ir rakstīts. Mums ir cerība arī tad, kad mēs esam gandrīz izdeguši. Tā kunga gars. Ko darīt tad? Ko darīt tad šādā stāvoklī, kad tu jūties, ka nav nekā? Tev ir jāizstāv šajā stāvoklī. Atcerieties, ka Mūzes bija noguris. Viņa rokas bija nogurušas, mīļie. Viņam bija jāizstāv šajā stāvoklī kādu laiku. Dievs viņam sūtīja palīgus, kas viņu rokas turēja. Varbūt varbūt tev ir laiks, ka tev ir vienkārši jāizstāv, bet nepazaudē tev Dieva doto virzienu. Tas ir gan arī viss, ko es vēlējos jums pateikt šajā vakarā. Es saprotu, ka mums draudzēm visnepieciešamākais ir svētā gara pilnums. Mums var būt visas zināšanas. Es varu orientēties Bībelē, kas ir labi. Es varu likumsakarības Bībelē starp veco un jauno derību atrast. Bet svētais gars ir vējš, kas dod virzienu. Bez svētā gara vēja tu esi kā kuģis šajā okeānā, kurš nezina virzienu, uz kurieni doties. Svētais gars, svētais gars, svētais gars, svētais gars. Vēl viena lieta, ko es atcerējos. Atklāsmes grāmata, par dūmiem mēs runājām, kur bija dūmi. Tur nonāca, un tur bija Dieva klātbūtne. Dievs arī Izraēlu veda uguns un dūmus stabā, jā. Tas bija svētais gars tur, tas bija Dievs tur iekšā. Kas pāršķ, kas pūta, un tos viļņus atpakaļ, kas sarkanā jūra pāršķēlās. Svētais gars. Svētā gara viens no tulkojumiem arī ir aizsardzība. Kad svētais gars ir tavā dzīvē, viņš ir tavas dzīves aizsardzība pret ienaidnieka uzbrukumiem. Atklāsmes grāmata, un es beigšu.
Atklāsmes grāmata 8. nodaļa. 4. pants, runājot par lūgšanām. Un kvēpināmie dūmi ar visu svēto lūgšanām uzkāpa no eņģeļu rokām Dievu priekšā. Un es esmu sludinājusi kādās vietās par to, ka Dievs dzird visas lūgšanas, jo viņš nav kurls, kas ausi dēstīs, vai tad viņš nedzird. Bet ir atšķirība. Viņš dzird, bet vai viņš visas lūgšanas paklausa? Mīļie, nepaklausa. Tas ir maldīgs priekšstats šodien kristietībā. Viņš nepaklausa, viņš dzird, bet viņš nepaklausa visas lūgšanas. Piemēram, ja tavā sirdī ir nepiedošana, tie eņģeļi, kas svēto lūgšanas uznes kā dūmus pie Dieva troņa, viņi atsitīs tur tavas lūgšanas virs griestiem, viņas nepacelsies. Dievs prasa, jā, viņš mīl mums, viņš ir mīlestība, bet viņam ir kaut kādi garīgi likumi un nosacījumi. Un mēs neesam tie, kas viņam diktējam savus noteikumus, bet viņš mums ir devis savus likumus un noteikumus. Un tad viņš garantē to, ko viņš savā vārdā ir apsolījis. Es ticu, ka slāpes mēs nevaram paņemt paši no sevis. Tu nevari no sevis paņemt slāpes. Tā ir tā kunga žēlastība. Tu nevari paņemt slāpes no sevis, es nevaru paņemt. Un neviens nevaram šeit paņemt slāpes. Tā ir tā kunga žēlastība, bet viņš iededzina. Un tad, kad viņš rada šīs slāpes, neaizber viņas ar pasaulīgām lietām. Ļauj šīm slāpēm augt, lielāku vietu tevi ieņemt. Un viņš nāks un tavas slāpes piepildīs. Viņš grib, tā nav mūsu izdoma, mana izdoma. Viņš grib piepildīt mūs ar svētā gara spēku. Tā kā apustuļos rakstīts. Tā kā Jānis Kristītājs solīja, nāk viens pēc manis. Un mēs zinām, tas ir kungs Jēzus, kas mūs ir nācis un apsolījis piepildīt ar svēto garu un uguni. Mīļie, domāsim par šo vārdu un prasīsim no tā kunga atklāsme. Kas ir uguns? Kas ir uguns? Ugunī ir spēja aizdedzināt pat sausākos materiālus. Ugunī ir spēja aizdedzināt sausākos materiālus. Tikai uguns var aizdedzināt. Es ticu, ka mēs nespēlējam kristietību. Un tomēr es sevi un jūs aicinu. Nodosim sevi uz viņa altāra kā dzīvu, Dievam patīkamu upuri. Tas, lai ir mūsu garīgais dievkalpojums. Nepaliksim ārējā tempļa kristieši. Iesim tālāk, kļūsim par Dievu draugiem, kas dzird no svētā gara, kas dzird, kuriem ir virzība, kurš saprot, ka Dievs divas vienādas lietas var piepildīt dažādos veidos. Lai tas kungs svētī. Lai tas kungs svētī. Lai tas kungs svētī. Kungs, es tev pateicos. Es pateicos, kungs. Es zinu, ka es esmu nepilnīgs draugs. Es esmu žēlastībā tikai izraudzīts. Šķīstī mūs, Dievs, lai mēs katrs, kungs, vienalga kādu vietu mēs tavā miesā ieņemam, lai mēs esam gatavi sevi nolikt uz upura altāra, lai tas ir mūsu garīgais Dievu kalpojums, Dievs, lai tu mums varētu atvērt lietas, ko tu neatver vienkārši garām gājējam, Dievs, lai tu varētu mūsu ausī runāt. Un mēs esam ne tikai dzirdētāji, ne tikai tavu vārdu dzirdētāji, bet arī tavu vārdu darītāji, lai mēs esam ļaudis, kas ticībā dzīvo. Kungs, jo tu esi teicis, kas tic,
Kungs, tas visu spēj, kungs. Kas tic, tiem tu dod mieru, kungs. Ticībā, lai mēs varam daudzas lietas saņemt un parādīt, kungs. Es tev lūdzos. Es ticu, ka tu Latvijas izredzējis. Es ticu, ka tu tēviem dotos solījumu piepildīsi. Es ticu, kungs, ka bīskaps Jānis redzēs to, ko tu uz viņas runājis. Viņš redzēs to. Es pateicos, ka viņš redzēs Svēto garu kā vēju nākam pār draudzēm. Es pateicos, Dievs, ka tu pārmainīsi mūsu jauniešus. Ka tu pārmainīsi mūsu jauniešus, kungs. Es lūdzos šajā brīdī, lai nekas, kas ir no pasaules, viņus, kungs, Jēzu nesavaldzina. Lai viņi savaldzina tavus vārds un tavus aicinājumus, kungs. Lai par mums saka, ka mēs esam dīvaini, ka mēs esam fanātiķi. Kungs, ka mēs iedomājamies nesko. Kungs, lai mūs kļūst vienaldzīgi, ko cilvēki par mums saka. Lai mūsu sirdīs deg, ko tu par mums saki. Kungs, lai mēs kļūstam par evaņģēlistiem, lai mēs kļūstam par mācītājiem, lai mēs kļūstam par praviešiem. Kungs, to visu padara tavs svētais gars. Kungs, mums ir kardināli nepieciešamība. Dievs, mēs esam kā izkaltuši kauli daudzkārt. Kungs, jā, mēs esam daudzkārt kā staigājoši skeleti. Jā, mēs esam ar miesu un dzīslām apvilkušies. Bet, kungs, mūsu draudzēm trūkst tava dzīvības gara. Un tādēļ, kungs, es lūdzos dzīvības garam, lai tas nāk no visām 4 debesu pusēm. Un lai tas mūs apdveš ar šo dzīvības garu. Un paceļ mūs kā armiju, ka mēs bruņojamies ar visiem dievieročiem. Kungs, un visu uzvarējuši mēs varētu pastāvēt. Un mēs esam tā godības draudze, ko tu esi apsolījis pacelt šajā pēdējā laikā. Kungs, es tev to lūdzos. Es atdodu visu slavu un godu šajā vakarā tev. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.